Sveicu jūs savā kanālā Ceļš uz labu pašsajūtu. Šis video ir kā iepazīšanās video ar maniem un ar to manu ideju, ko tad es gribu šajā kanālā izdarīt. Lūk, mani sauc Lolita, man ir 48 gadi un apmēram pusotru gadu atpakaļ es biju ar ļoti lielo svaru, kas ietekmēja jau tā kā manu veselību. Un ārsti saka, ka man ir jānomet svars, lai es varētu sakārtot savu veselību. Jau vairāk, īstenībā, cik es sevi atceros, es esmu to vien darījusi, kā ieturēs kaut kādas diētas, lai samazinātu savu svaru, jo no mazas kājas es esmu tā kā uzskatīju, ka man ir liekais svars. Nu, lūk, un sapratu, ka man diētas nedarbojās. Jā, es varu iegūt rezultātu, bet uz īsu brīdi. Tas nāk ar lielu piepūli un ļoti daudz stresa. Līdz ar to es sapratu, ka man ir jāmaina vispārība dzīvesveids kā tāds, lai es varētu sakārtot savu veselību un tikt vaļā no liekajiem kilogramiem. Kas arī ir saistīts ar manu ļoti stresaino darbu, kas prasa ļoti lielu koncentrēšanos un ļoti sarežģīti manā darbā ievērot uztura režīmu. Jā, es strādāju uz pilnu slodzi un tādēļ meklēju ceļu. Nu, lūk, un šādu ceļu es atradu to, veicot ķermeņa labsajūtas novērtēšanu, satiekot savu konsultantu, kas man pastāstīja par tām atbalsta sistēmām, ar kuru palīdzību es varu samazināt svaru. Es esmu cilvēks, kam ir svarīga kompānija, un viens pats es varu iet kādu brīdi, bet pēc kādā laiciņa es noteikti visam atmetīšu ar roku, jo man tomēr vajadzīga kompānija. Un konsultants man teica, ka apmeklējot rīta klubu, tā būs ļoti lieliska atbalsta sistēma man, kā arī piedaloties online maratonā, labsajūtas maratonā. Nu tā, es piekrītu šim izaicinājumam un vēl šobrīd, jau pagājis vairāk kā gads, ne mirkli neesmu nožēlojusi, ka manā dzīvē ir ienācis rīta klubs ar sabalansētu uzturu, kurš iemācīja man dzert ūdeni tik, cik man ir nepieciešams, un vispārību likt ķermenim dot signāls, kad es gribu ēst, kad es gribu dzert. Tad iemācīja man regulāras ēdienreizes, kas man mazināja to stresu, kad gribās kaut ko garšīgu, gribās kaut ko saldu, jo es uzturā lietoju regulāri visas 5 ēdienreizes, kas man deva to foršo sajūtu vakarā, ka man negribās apēst visu leduskapi, ka man pietiek ar vakariņu porciju, un es varu līdz ar to labi izgulēties, man nav smagums sajūta zarnās, es varu labi no rīta pamosties ar tādu sajūtu, ka es esmu izgulējusies. Nu, lūk. Un, protams, atbalsts, protams, daudz dažādas zināšanas, un ar tām es gribu padalīties šajā kanālā, lai kādam varētu noderēt šīs manas te zināšanas, ko es ieguvu. Varbūt kāds nāks kopā ar mani uz savu labu pašsajūtu un iesim šo ceļu kopā un kļūsim par labiem draugiem. Un tādēļ ir šis te kanāls, kurā es likšu dažādus video ar tām zināšanām, kas man ir, kā tas gāja man, kā es to interpretēju, kā es ieguvu šo labu pašsajūtu solīti pa solim. Nu, lūk, priecāšos, ja jūs komentāros rakstīsiet, kas tieši jūs interesē, ja jūs uzdosiet jautājumus, uz kuriem es varēšu sniegt atbildes, un veidosiet ar mani komunikāciju.